brīnišķīgs veids, kā izmantot dzintarus. Tas ir veikt foršu labu masāžu ar viņu. Jau no seniem laikiem ar šiem dzintaru gabaliem cilvēks masēja savu ķermeni. Teiksim, ir jau ļoti daudz zināms, ka šie kristāli dažādi palīdz mūsu organismam, palīdz mums stiprināt, atjaunināt, un šī miedarbība ar mums ir pozitīva. Dzintars ir viens no šiem, kas arī kristāliem, kurš ļoti labi palīdz, teiksim, mūsu organismam spēcināties, atvesaļoties un tikt galā ar visādām lietām. Tā kā šī masāža jau ir izmantot ļoti sen rakstos visur, kur ir atrodams tieši informācija to, kā dzintaru gabaliem var masēt, bet tikpat labi arī šī masāža strādā ar dzintaru putekli, ar dzintaru pulverīti, kad jūs sabežat ļoti smalku šo dzintaru un klājat uz ādas un veicat šo masāžu. Masāžu veids gan konkrēti ķermeņa daļu, kur jums liekas, kur vajadzētu masēt vai kur vajadzētu dziedināt, gan arī visu ķermeni tīri, kas uzlabo ādas struktūru un palīdz mūsu organismam būt vesels. Vēl ir tāda brīnišķīga lieta, kas ir radīta, kas man ļoti patīk, tas ir šie dzintaru diski, ar kuriem arī var veikt masāžu, kur, teiksim, ja dzintaru gabali varbūt ir ļoti nevienmērīgi, kā dabā viņi izveidojuši, tad šis ir tīrs 100% dzintars bez jebkādām saistvielām, kur arī var izmantot, kur līdzeni ērti veikt šo masāžu, varat uzklāt, piemēram, dzintaru šo putekli vai kādu citu pūderīt, lai labi slīd, un varat veikt gan konkrēti kaut kāds daļu no savu ķermeņa masāžu, rokas, kājas, muguras vai pilnīgi viss masāžu visam ķermenim. Cik bieži vajadzētu taisīt tādu masāžu? Ja jums, piemēram, sāp kaut kāda konkrēta vieta, es ieteiktu taisīt šo masāžu 10 reizes, 10 dienas no vietas, 10–15 minūtes. Un pēc tam katru otro dienu vēl 10 reizes. Tad kopā viss šis cikls būtu vesels mēnesis. Un tā jūs varat pamēģināt vai palīdzēt uzlabot savu veselību vai kaut kādas savas lietas sāpošos ceļus un rokas un tā tālāk.